Ar viņu apmācību nodarbojas nopietnas treneru un kinologu komandas. Viņus bieži dēvē par vislabāk apmācītajiem suņiem pasaulē. No viņiem prasa, lai tie spētu rīkoties gudrāk par cilvēku. Tādi ir suņi pavadoņi vai servisa suņi. Prasības suņiem pavadoņiem ir ļoti augstas. 90% gadījumu tas ir labradors. Visticamāk, ka jaundzimušā kucēna abi vecāki ir suņi pavadoņi. Viss sākas 1 vai 2 mēnešu vecumā ar kucēnu testu. Tas ideālais, ka viņš ir drosmīgs un neuzmācīgs. Ka viņš pats tā kā grib darboties, bet tas pats svarīgākais, ka viņš grib komunicēt ar cilvēku. Kad kandidāts ir atrasts, viņam meklē audžu ģimeni, kur viņš dosies 3 mēnešu vecumā. Ar servisa suņa apmācību jānodarbojas visu dienu. Sunim nepārtraukti ir jābūt blakus cilvēkam, tāpēc kinologs pats to izdarīt fiziski nevar. Audžu ģimenes tiek rūpīgi instruētas. Katru nedēļu ir atskaites video ar paveikto. Es vai kolēģi braucam pie katras audžu ģimenes, izstāstam, ko tad mēs vēlamies no viņiem. Ejam visu laiku, uzturam kontaktus, viņi mums sūta video, mēs izvērtējam, ik pa brīdim taisam socializācijas pastaigas, kur tad mēs skatāmies, kā sunīši uzvedās pilsētvidē, kādas viņiem ir problēmas, kādas nav viņiem problēmas. Servisa suņu apmācība ir specifiska. Mēs vēlamies sunim iemācīt, lai viņš pats ir spējīgs pieņemt pareizos mums vēlamos lēmumus. Tātad nekādā veidā neattīstīt viņa dabīgos instinktus, tur ķert, medīt, riet, tolerēt cilvēku, nebūt pārāk uzmācīgam, būt nosvērtam, mierīgam, atslēgties jebkurā vietā. Pēc gada sākas specializētā apmācība. Tas viss ir daudz sarežģītāk par ierasto sēdi, guli, dot ķepu. Viss sarežģītāk ir iemācīt inteliģento nepaklausību. Neredzīgs cilvēks ļoti daudz lietas neredz, un tātad sunītim ir jābūt spējīgam ignorēt neredzīgā cilvēka pavēli tajā brīdī, ja tas apdraud neredzīgā cilvēka dzīvību. Respektīvi, ja cilvēks saka taisni vai pa labi, bet tur, teiksim, ir šķēršlis vai mašīna brauc, piemēram, sunim ir pašam jāapstājās un viņš nedrīkst klausīt. Lielākā atšķirība no pavadoņa un parasta suņa ir tā, ka tam visu laiku jāatrodas kopā ar cilvēku. Taču laikā, kamēr notiek apmācība, nekādu priekšrocību viņam nav. Bet kā lai suns visu iemācās, ja daudz viet viņu nelaiž? Jā. Tā ir ļoti liela problēma, jo servisa sunim apmācībā, lai gan ir vestītes, ka tas ir servisa suns apmācībā, viņam nav nekādas priekšrokas pāri jebkuram citam sunim. Tāpēc liels paldies tiem lielveikaliem, kas ir dzīvniekiem draudzīgi, paldies liels kafejnīcām visām un paldies visiem darba devējiem, kur ir suņiem draudzīgas vietas, kur tad darba devējs, veikals vai kafejnīca ļauj tam sunītim ienākt un mācīties. 2 gadu vecumā notiek lielais servisa suņa eksāmens. Atšķirt ielas braucamo daļu no ietves, gājēju pārēju ieraudzīt, nospiest pogu luksaforam, ja tāda ir, apiet šķēršļus, teiksim, akasvāks, kurš ir vaļā, apiet cilvēkus, tieši tāpat tās no veikala atrast izēju, vilciena stacijā atrast kasi, atrast toaleti. Uzdevumi ir sarežģīti, tāpēc eksāmenu nokārto tikai daži. Ja no 10 sunīšiem mēs ņemam, tad var būt, ka 2 būs spējīgi nokārtot to eksāmenu un veiksmīgi integrēties neredzīgā cilvēka dzīvē. Eksāmens ir īsta drāma arī audžu ģimenēm. Ja viņu suns eksāmenu noliek, tad tas ir apliecinājums, ka viņi ir ļoti labi strādājuši, taču tas nozīmē arī šķiršanos. Eksāmenu izturējušais suns dosies pie jaunā saimnieka un ģimene viņu vairs neredzēs. Lai arī kā audžu ģimenes domātu, ka viņas gribētu to sunīti atpakaļ, visi viņi cer, ka tas sunīts nokārtos to eksāmenu un būs vislabākais pavadonis savam neredzīgajam cilvēkam.
Austra, dzimtā zemīte, ir palīdzējusi sagatavot jau 2 suņus pavadoņus un šobrīd trenē 3. Viņa gribēja savu suni, bet saprata, ka tā ir milzu atbildība un nebija īsti pārliecināta, vai tas iederēsies viņas dzīvesveidā vai viss sanāks. Audžu ģimene uz gadu viņai likās labs risinājums. Galvenais bija tas, ka es gribēju uzzināt, iemācīties, kā rūpēties par lielu suni, iemācīties, kā tas ir. Un pēc tam, protams, atdot ir grūti, ir jāsaprot, bet man vienkārši atviegloja tas fakts, ka es zinu, ka viņi izmainīs kādu dzīvi uz tik daudzreiz labāku, un ka šie cilvēki viņus arī ļoti, ļoti mīlēs un darīs visu iespējamo, lai šiem sunīšiem ir labākā dzīve iespējama. Galvenais pluss ir komunikācija ar profesionāliem treneriem un kinologiem. Un man tas tik nenormāli patīk, un tā komunikācija ar visiem treneriem un Teodora vispār būtība ar cilvēkiem ir tik kolosāla, ka es noteikti turpināšu ņemt līdz brīdim, kad es būšu gatavs savam sunītim, jo tas arī finansiāli ir ļoti forši, kad man nav īsti jāatbild par neko, un viss ir nodrošināts šiem sunīšiem, un man tikai ir apmācības puse jāuzņemās, un tāpēc es noteikti turpināšu līdz brīdim, kad es būšu gatavs savam sunītam, es noteikti ņemšu nākamo. Līdzīga motivācija iesaistīties audžu ģimeņu programmā bija arī Kristīnei un Kārlim. Bērns gribēja sunīti un paši arī gribēja, bet pārliecība, ka ir gatavi 15 gadu rūpēm un atbildībai, īsti nebija. Tad viņi uzzināja par iespēju būt par suņu pavadoņu audžu ģimeni. Kristīnei kā psiholoģei tas izraisīja arī profesionālu interesi. Kaut kā vienā brīdī tas salikās kopā, ka es uzzināju, bet ir iespēja paņemt uz gadu būt. Tas tā kā apvieno visu ideāli, ka nav tā atbildība uz tik ilgu laiku, cik es nebiju gatava uzņemties, varbūt tur uz 11 gadiem, ja? Un ir arī šīs apmācības, tas nav vienkārši tikai, ka tas suns tur mājās. Kā mīnus var minēt lielo atbildību. Ir skaidrs, ka suņa sagatavošanā ir iesaistīta visa ģimene. Ja kāds ko apmācībā izdarīs nepareizi, viss ieguldītais darbs būs veltīgs. Ja jau mēs tajā procesā esam iesaistījušies, gribētos, lai sunītis tiešām, lai viņam viss izdodās. Un mēs arī cenšamies tos principus ievērot. Visu laiku jāskatās, ka sunītis apstiprina to, ko vajag iemācīties. Ja, tā kā sunītim ir jāzina, kur atgriezties, sunītim ir jāzina, kur atpūsties, sunītim ir atkal savas vajadzības. Ja, kā piemēram, mums ir jānoliek robežas, tur vairākas reizes dienā. Mums ir jāizsteidzina suni, ja, un uz pietiekami ilgu laiku, un tad tur ir kārtība, ja, kad var dot to ēdienu, kad ir tā fiziskā darbība. Visu to saplānot ir grūti. Nelielas neērtības rada arī tas, ka visu laiku jādomā par Amēlijas instinktu slāpēšanu. Pīkstošas, ripojošas mantiņas var stimulēt mednieka instinktu, un tas nav vēlams. Arī aktīva daudzīšanās nav laba, jo pavadonim jābūt mierīgam. Pat pārmērīgi glaudīt un mīļot suni nevar. Jā, tas ir tā, ka mēs nevaram viņu uzkurināt. Es domāju, varbūt mums tas nav, kā pieaugušiem nav tik grūti, ka bērniem grūtāk. Tas, ka viņi grib atnākt mājās uzreiz ak sunīts, un sunīts lec tev augšā ap kaklu, apķerās tavam ķepām, jā, un tā kā, protams, to nevar darīt, bet var jau arī tāda klusāka mīlestība būt, vai ne? Ne tikai tā. Tas, ka Amēlija intervijas laikā mierīgi guļ, liecina par viņā ieguldīto darbu. Tieši tā sunim pavadonim ir jārīkojas. Viņam jāmācās visu laiku būt blakus, nomierināties un gaidīt cilvēku, ko cilvēks ir atkal gatavs ar viņu kaut kur doties tālāk. Vislabāk nomierināties var guļot. To Amēlijai ir iemācījuši. Teikt, ka ierobežojumi ir drakoniski, nevar, jo, piemēram, skriet Amēlija drīkst. Viņam ir tā atšķirība, kad viņš ir brīvsolī, viņš var izskrieties, viņš var skriet pa dabas parku, Siguldā mierīgi, un tad ir atkal, ka viņš iet pie saitītes blakus, un viņš tā kā ir darbā, un tad viņam atkal pilnīgi citas prasības viņa uzvedībai. Pēc izskriešanās atkal sākas mācības.
Kā saka mūsu treneris, tad izskrējies sunītis ir labs sunītis, un tas tieši ļoti labi, ka viņam ļauj izspartoties, un viņš nogurst, tad viņam vieglāk paklausīt, viņam nav tik spēcīgi to impulsu, un tad mēs vieglāk viņu varam ievirzīt tajā pareizajā uzvedībā. Amēlijai jāpierod pie dažādām vidēm – virsmām, tiltiem, kāpnēm, veikaliem, kafejnīcām, koncertiem. Šogad lielākais pārbaudījums Amēlijai bija dziesmu svētku apmeklējums. Tur viņa visu paveica labi, un ja pēc 5 gadiem Amēlijai jaunais saimnieks būs jāved uz dziesmu svētkiem, tad viņa jau visu zinās. Ar savu suni stingrā trenera uzraudzībā strādā arī Ausma. Rapsei jāiemācās nereaģēt uz citiem suņiem, un viņa to lieliski paveic. Sākam lēnām iepazīt, ko nozīmē vest cilvēku ar redzes traucējumiem, kas viņam būs arī paredzēti. Viņi būs cilvēkam, kuram vajag ikdienā suni priekš savām acu vietā. Un, jā, viņi ir ļoti forši, viņi ļoti mīļa, un man liekas, ka viņi izdosies kā kolosāls servis. Pēc dažiem mēnešiem būs lielais eksāmens, kur izšķirsies, vai rapse kļūs par kāda cilvēka acīm, vai tomēr negatīvā gadījumā viss lielais darbs būs bijis veltīgs.